Sveiks un sveika! Mani sauc Ginta, un šodien mans mērķis ir tevi iepazīstināt ar tādu molekulu, kura dzīvo katrā tavā šūnā, un to sauc par glutationu, un ko tā veids katru dienu un kādas funkcijas atbalsta. Protams, tās ir galvenās funkcijas, kuras es varēšu pastāstīt, jo kopsumā glutationa funkcijas tiek mērītas vairāk kā 400. Protams, tās ir tikai, kuras zinātne ir atklājusi, bet noteikti, kad turpinās šis te skaitlis augt, attīstoties arī zinātnē un šiem milzīgiem pētījumiem, kur zinātne ir pievērsusi savu fokusu uz antioksidantu karali glutationu šobrīd ļoti, ļoti intensīvi. Par to liecina arī pēdējo vairāku gadu ļoti strauji pieaugušās pētījumu, tieši publicēto pētījumu skaits un informācija, kuru mēs varam iegūt pat par glutationu un covidu, glutationu un ģenētiku, glutationu un smagajiem metāli, glutations un, piemēram, aterosklerātiskās pangas vai izkliedētā skleroze, tad milzīgs daudzums dažādu saslimšanu, arī, protams, vēža sakarā. Bet pati galvenā lieta, ko gribu tev nodot šodien, ir, lai tu negaidi šīs te pēkšņi slimas stadijas, bet sāc domāt par to, lai šis te glutationa līmenis tavā organismā ir pietiekamā daudzumā. Tātad glutations ir pats galvenais antioksidants, ar kuru mēs piedzimstam jau katrā šūnā kā iemontētu bāzes vienību. Un šis te glutations atbild gan par detoksikāciju mūsu aknā, par daudziem transformācijas procesiem no ūdenī nešķīstošām vielām, lai pārvērstu pilnīgi saprotamās mūsu organismam un izvadāmās no organisma vielas vai nu caur urīnu vai caur citiem ceļiem, bet attiecīgi, lai mēs no tā kaut kā, kas mums traucē mūsu veselībai, varētu atbrīvoties. Tā skaitā tas nav tikai par toksīniem, kas ir ķīmiski vai tātad no rūpniecības vai dažādiem agrokultūras audzēšanas procesiem, bet attiecīgi tas nozīmē, ka mēs arī savu metabolismu procesos saražotos atkritumvielas arī izmantojam tātad gan glutationu, gan aknas funkciju, kuru atbalsta glutations, lai varētu uzturēt savu organismu tīru, tātad, lai mēs neaizaugtu savā paša saražotajos netīrumos, un, piemēram, tas var būt parazīti, dažādas baktērijas, atmiruši vīrusi, kurus nogalinājusi ir imunitāte, tie var būt mirušas šūnas, kuras tātad tika nomainītas ar jaunām. Tas var būt arī parazītu, mirstīgās atliekas, var arī parazītu oliņas būt. Tie var būt toksīni un dažādi brīvie radikāļi, kas arī saražo ļoti daudz tātad šo te atkritumu vielu un bojā tās šūnas un šūnu daļas. Ja, tad milzīgs daudzums, to pat nevar un, protams, arī hormoni, kas arī ir viena no smagāk izvadamajām daļām, atkritumu daļām no mūsu organisma, jo prasa ļoti lielus resursus. Bet tātad glutationa līmenis pietiekamā daudzumā, tad augstā līmenī esot mūsu organismā, atbalsta mūsu pašu prāta spējas, mūsu intelektuālo enerģiju, atmiņu, fokusēšanos, iespēju apstrādāt informāciju, tātad noturēt gan īstermiņa vajadzīgās lietas prātā, gan vajadzīgā brīdī izvilkt no mūsu smadzeņu tātad rievām to, ko mēs zinājām, un vajadzīgā brīdī mums vajag pielietot. Tad pasaulē viena no galvenajām pretnovecošanas vielām tika jau nosaukt šobrīd glutations. Ļoti daudz 10 gadus jau Holivuda, šobrīd arī Koreja, Ķīna, Japāna ļoti priekšplānā ir izlikusi tātad glutationu un peptīdu, tātad glutations arī ir peptīds, kā vienu no efektīgākajām cīņām pret novecošanas, tātad novecošanās pazīmes palēnināšana un procesus, tātad telomerās samazināšanos vai saīsināšanās arī procesu apstādināšanu vai palēnināšanu. Kas ir ļoti svarīgs, lai mūsu organisms spētu visu laiku tātad darboties un nerastos kaut kādi hroniski iekaisumi, kuru vietā tātad arī izveidojas ar laiku sistēmas kļūdas vai disbalans. Tas ir iekaisumi, brīvie radikāļi,
Un glutations ir viens no tiem, kas cīnās tieši šeit visā mūsu organismā, visos mūsu orgānos ar iekaisumiem, kas attiecīgi palīdz novērst dažādu saslimšanu, tātad konkrētu slimību diagnožu nerašanos, ja tātad novērš konkrētas diagnozes. Ļoti svarīgi, tātad, ja jau tas ir pret novecošanu, tad ir arī ādas veselība, gan arī ādas izskats jaunāks. Imūnsistēma. Imūnsistēma ir viens no galvenajiem tātad šiem te mūsu stūrakmeņiem, kurš nepārtraukti ir nomodā par mums, bet ir vajadzīgs kaut kas, kas arī būtu nomodā par mūsu imunitāti un atbalstītu viņu 24 stundas diennaktī. Jo kamēr mēs guļam, mēs arī elpojam, tātad notiek arī detoksikācijas procesi, notiek dažādu atkritumu vielu izvadīšana, pārstrādāšana, reģenerēšanās orgānu. Un, protams, kad mēs dzīvojam nevis sterilā vidē, ja, bet Attiecīgi apkārt mums ir ķīmiskā zupa, kurā mēs peldam, kā es saku, ķīmiska zupa, tad gan gaiss, gan ēdiens, gan apģērbs, gan arī šie te parazīti, ja, vai nu tur, nezinu, putekļu ērcītes, vai ēdienā, vai ogās, ja, tad jebkurus katra soļa ir kaut kas. Un imunitāte ir arī, protams, šiem te mazajiem mikroskopiskiem vīrusiem, infekcijām, baktērijām, ja, tad kura mūs sargā. Un glutations ir viens no tiem spēcīgākiem atbalstiem, kas īstenībā arī atbalsta imunitāti. Atbalsta aknu veselību. Un aknī, mēs zinām, tad ir pats lielākais orgāns mūsu iekšējais orgāns mūsu organismā. Un viņa funkcijas ir ļoti dažādi. Tiek aprakstītas, kāds raksta 500, kāds raksta 2000, ja, tad funkcijas pilda. Bet katrā gadījumā, lai cik tas cipars būtu liels, mēs vienalga visu šīs funkcijas nolasīt vai izrunāt nevaram, bet galvenā tātad lieta ir detoksikācija dažādu procesu, tātad tieši attīrīšanās procesu atbalsts, arī, protams, mūsu asins radīšanas procesā ietilpst arī mūsu hormonālajā darbības tātad regulēšanā. Un, ja akna nestrādā, tad nestrādās arī viss pārējais ķermenis un pamazām tātad tiks degradēti dažādu orgānu darbību, jo mēs aizaugsim paši savos atkritumos. Un glutations ir viens no tiem, kurš ļoti, ļoti, ļoti palīdz aknas veselībai, mūsu ilgmūžībai, mūsu dzīvības enerģijas ražošanai, jo akna ir viens no tiem, kas arī pēc Ķīnas tradicionālās medicīnas atbild par mūsu ci enerģiju, jeb dzīvības enerģiju. Veicina enerģijas ražošanu katrā mūsu šūnā, tātad mūsu katra šūna nes iekšā arī tādu atomu elektrostāciju, saucās mitohondrija, kuri arī veido šo te palīdz, tātad šis te glutations ražot pietiekamu enerģiju, pietiekami tātad satīrīt šos atlikumus vai bioķīmiskos atlikumus, kas rodās enerģiju ražojot, jo to arī ir pietiekami daudz, un tad atkal notiek šī te pilnīga, tā kā roka roku mazgā, ja, tad procesi, kur it kā vajag atbalstīt, it kā satīrīt, it kā iedot vēl enerģiju, it kā resursi, vēl aizvākt brīvos radikās, tas viss ir ap un pār tieši šo te glutationu funkcionalitāti. Un, protams, ja mums ir pietiekama enerģijas, tad mēs varam būt gan lielākā fiziskā slodzē, gan attiecīgi lielāku sasniegumu savā sportā, savos sniegumos, gan hobijus, tātad, jā, vai ceļojumi, gan arī kvalitatīvāk veikt arī mūsu ikdienas procesus, kuri mums ir nepieciešami, lai mēs uzturētu savu dzīvības procesu, kur nodrošina, ja, tad vai tā ir naudas pelnīšana, vai tā ir pārtikas audzēšana vai pārtikas sagatavošana mūsu uzturam un tā tālāk. Kāpēc, tad ja jau tas glutations ir tik ļoti populārs un ir tik tūkstošiem daudz formu, liposomālās, intravenozās, kapsulas, šķidri un plāksteri un kas tik vēl nē, tad kāpēc tas tik ļoti strādā? Tātad taisot dažādas aptāvis, ja, tad arī dažādi izzinot arī statistiku, cik tad aiziet no pulverveidīgām kapsulām mūsu šūnai, tad tas nav vairāk par 20–30%, jo gremošanas sistēma lielākai daļai cilvēces nestrādā. Mikrobioms ir pliekans, tātad disbios, caurāzārņu sindroms, liela sēnišu parazītu klātbūtne gremošanas sistēmā, kas attiecīgi noēd visu labo vai arī, attiecīgi tur arī viss
paliek, jo organisms, laižot cauri gremošanas sistēmai, tātad mute, barības vads, kuņģis, tievā zarna un tā tālāk, tad tieši kuņģī notiek ļoti spēcīga oksidēšanās un ļoti maz kas izdzīvo. Intravenozais glutations tātad tiek piekopts tieši Holivudā un nopietnās tātad aknas atjaunošanas procedūrās dažādās klīnikās, arī alkoholiķiem, kuriem ir aknu, tātad taukaina akna vai aknu ciroze, tad ļoti lielas dāvas glutationa laiž iekšā caur sistēmu un tādā veidā atjaunot organismu. Ko tas nozīmē? Bet, kā jūs saprotat, ka tur ir vajadzīgs med personāls, tur ir vajadzīgs tātad kušeta, tur ir vajadzīgas sterilas telpas, adatas un tātad arī samaksāt par to visu. Tas nozīmē, ka ļoti daudziem cilvēkiem tas nav pieejams tīri gan materiāli, gan arī laika ziņā. Liposomālā atkal ir tāda, kur mūsu glutationu, ja mēs lietojam liposomālu formu, ir iekapsulēts taukainā tādā apvalciņā un attiecīgi, protams, tas pasargā viņu no oksidēšanās, bet, diemžēl, nepasargā no tā, ka uzsūkšanās procesi ir traucēti, un nākamā, ja pat notiek uzsūkšanās procesi, šī izpakošana ir nepieciešama aknā, jo tieši tātad šī taukainā daļa ir izpakošana prasa, atkal resursu no mūsu organismu, bet ja mēs tomēr gribam viņu papildināt, mēs vispirms atkal no viņa paņemam. Un šī noārdīšanās vienalga notiek, un liposomālās formas nonāk apmēram 50% līdz šūnām. Ja runa ir par glutationu intravenozo, tad, diemžēl, bet, teiksim tā, budžeta forma ir diezgan ķīmiska un arī diezgan lielas molekulas, un, diemžēl, arī ļoti bieži nenonāk, nav biopieejams, ja? Tad nav šī izmēra samērs ar mūsu pašu šūnu, kura varētu uzņemt šo intravenozo glutationu, bet uzskata, piemēram, šūna, ka viņš ir pārāk ķīmisks, tāds sintētisks, un otrs ir, ka nav organiskā šī struktūra, un nākamā lieta ir izmērs. Glutations un šūnu detoksifikācija vai attīrīšanās process, tātad milzīgs, ļoti svarīgs process, jo tieši tāpat kā mēs mājās gatavojot ēst, gatavojam, un mums vienmēr ir no dārzeņiem, no gaļas, no buljona, tad no visu, ko mēs tur vēlamies ielikt katliņā, ir kaut kāds tīrīšanās procesā, tātad produktu sagatavošanas procesā ir atlikums. Līdzīgi arī jebkas, ko mēs darām šūnā, tātad ir atlikums. Arī, ka mēs paēdam, tad ir atlikums, netīra trauki, netīra karotīte, ja, vai dakši, vienalga, kas tas arī būtu, tad ir kaut kādi lielie trauki, ir mazie trauki, tas viss ir jāmazgā. Šeit arī lielā tādā virtuvē, ja mēs to uzskatām par šūnu ir virtuvi, tad vispārie procesi ir tie, tad saimnieciskā darbība, tad salīdzinot šādā alegorijā, var saprast, ka šūnā notiek ļoti daudz procesu, un tur notiek atlikumu, tad neutralizācija, izvadīšana, aizvadīšana, transportēšana vai arī transformācija uz citām formām, kuras, piemēram, pat arī kaitīgas vielas, kuras ļoti smagi izvadāmas, arī tiek ražotas mūsu organismā. Un šie lipīgā daļa glutations ir ļoti tāds smilšpapīrs, bet tāds mušpapīrs, un attiecīgi paņem uz sev, pielipina un tad stiepj uz to aknu. Un ļoti labi tātad nonākot arī viltīgie mūsu smagie metāli, ar ēdienu, kas ir dažādi ķīmiskāli, antibiotikas, tad plaša spektra, kā piemēram pesticīdi, tur herbicīdi un tā tālāk, ar ko visu apstrādā arī, lai raža netiktu sabojāta no dažādiem kaitēkļiem, arī, protams, nonāk mūsu organismā. Tas arī nonāk līdz šūnām, diemžēl. Bet glutations, paldies Dievam, tur saka, paldies, mums ir darbiņš, un visu to atkal aizvāc. Tad tāds liels cikls, it kā no makro pasaules ienāk mikro pasaulē šie toksīni, un tālāk notiek šī bioķīmiskie procesi. Tad, kā jau teicu, detoksikācija prasa ļoti lielus resursus, un arī šī enerģijas sagatavošana šūnas līmenī arī prasa lielus gan resursus, gan arī atlikumus iedod, un par to visu rūpējas glutations. Un izšķirošā nozīme patiešām ir šūnu veselībai, cik viņa spējīgi ir šo ne tikai saražot, tātad iedot pareizi bioķīmiskos procesus, bet arī kā šo virtuvi uzkopt. Un vēl ir viena lieta, kas ļoti
traucē, protams, mūsu veselībai, tā ir šī te toksiskā vai smago metālu, dažu ķīmisko elementu vai nesaprotamu ķīmisku, nu, tātad ķēžu vai ķīmisku vielu nonākšanu mūsu organismā, un ķīmiskās vielas mūsdienās 21. gadsimtā ir krietni vairāk nekā mūsu senčiem, vecmāmiņām, vectētiņiem, jo ķīmiskā rūpniecība un pārražošana arī, protams, ekoloģiskā krīze, ūdens un augsne un vispārējais un gaiss ir krietni daudz vairāk piesātināts ar dažādām ķīmiskām vielām, kur nu vēl šie ķīmiskie trēleri un vispārējais, kas mums arī uz galvas tātad ir diezgan apzināti veidots. Tad hormonu disruptori tad ir tādas smagie metāli, kur īstenībā ieņem arī mūsu hormonu vietu un, diemžēl, sajauc galvu visai mūsu hormonālajai sistēmai un sākās bojājumi sistēmā. Un par to arī var atbildēt glutations, nu, aizvācot šos disruptorus, ļaujot vietu atkal ieņemt hormoniem. Glutations un mitohondrija jau vairākas reizes tātad pieminēja, un hormonu veselība arī, bet tātad mitohondrija ražo enerģiju. Mums tā ir nepieciešama katru dienu, lai kustinātu savus rokas, kājas un pieņemtu lēmumus. Tātad mums būtu arī spēja kaut ko darīt arī kognitīvajā ziņā, tātad savas vēlmes, savas iegribas izrādīšanai un apliecināšanai darbību. Tieši tāpatās tātad reaktīvās skābekļa daļiņas, kuras, kā es jau teicu, glutānam ražojot šo enerģiju, tātad mitohondrija ražo ļoti daudz tātad arī agresīvas tātad daļiņas, kuras vēlāk var arī bojāt pašu šūnu no iekšpuses, un tieši glutations to aizvāc, novērš mitohondriju DNS bojājums. Un kas ir interesanti, ka DNS tātad ir mūsu tātad mātes plate katrā vai keša atmiņa vai pati tā flešana, kura tālāk nodot katrai nākamajai šūnai, kādai viņai jābūt veselai, nav veselai, tātad kāda ir mūsu ģenētika vai kāds ir specifiks mūsu tieši organismā šajā vietā un šajā orgānā. Tad glutations ir tāds labs epiģenētiķis ar ļoti lielu plus zīmi, kurš var izslēgt sliktos gēnus, īstenībā palīdzēt izslēgt un maksimāli ieslēgt labos gēnus, kas attiecīgi atkal iedarbojas uz pat autoimūnām saslimšanām un pat ģenētiski nodotām dažādām īpatnībām. Atbalsta olšanu kvalitāti, olnīcu rezervi un hormonu ražojošo jaudu ilgmūžību. Tas nozīmē, ka mūsu pašu reproduktīvā sistēma ir gan ilgāk vesela, gan ilgāk aktīva, un tas nozīmē, ka mēs esam pie tāda spēcīgas, tāda plaukumā daudz ilgāk un aktīvajā savā dzīves fāzē spējīgi daudz vairāk izdarīt, daudz garākus gadus, nekā īstenībā tas būtu bez šī pietiekamā glutationa līmeņa. Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam kvalitatīvi. Veselīgi mitohondrijai vairāk enerģijas, protams, tas ir par mūsu sasniegumiem, par mūsu vēlmi neatlikt neko tālāk, vēlāk ir vēlme uzreiz tagad darīt, tāpēc, ka pietiek resursi. Ja? Bet resursi tas nav tikai par enerģiju, tas arī par labāku miegu, par mierīgāku prātu, par kvalitatīvām tātad šīm te hormonālām funkcijām. Tas nozīmē, ka mūsu DNS ražoja tad pareizi informāciju arī izmaina jau kodolā un nodod nākamām šūnām jau izlabotu labāku informāciju. Tātad milzīgs darbs un mitohondriālā veselība šobrīd pat ir tāda nodalīta, kad ir speciālisti, kas tikai pa mitohondrijiem pārzina, ir tad mitohondriāli. Es pat nemācīju to profesiju nosaukt, ja viņi pavisam nesen pāris reizes tikai esmu saskārusies ar to, bet ir tiešām speciālisti par mitohondriālo veselību, ka cilvēki iet no šūnas, tātad nevis no tā, vai es redzu vai neredzu savu psoriāzi, vai es redzu vai neredzu nogurumu, vai man tātad ir bāla vai slikti, vai bālāda un slikta kvalitāte un daudz krunks, bet runa par to, ka uzreiz vēršās iekšā šūnu dziļumā. Glutations hormonu veselība, kā jūs redzat, atkal, kā es jau teicu, saistīta arī ar aknām, un šie te estrogēni un dažādi citi hormoni tiek sadalīti vai transformēti no vienu uz otru fāzi tieši aknē, un aknas veselība vistiešāk saistīta arī ar jūsu hormonālo veselību. Un šī te sadalīšana vai dažāda nosūtīšana, kurš kāda tātad detoksikācijas ceļu, ko izvadīs, un attiecīgi vai tas tiks pārvērst žultī, kas arī antiseptiķis, un ja pareizi viņu piemēlielo savā veselībā, varbūt žults varbūt absolūti zelta vērta,
Kaut gan saka, ka tas ir lielākais, toksiskākais, nu, tāds koncentrāts, ko vispār orgāni un viss organisms tiek sakoncentrēts pie aknas. Tālāk, nu, tad aknā tieši žults tiek ražota ražota un transformēta uz žulti šie visi toksīni un attiecīgi izvadīta. Bet pareizi pielietojot žulti, mēs varam viņu absolūti gan jaunības pagarināšanai, gan asinsvadu veselībai, gan mūsu prāta kognitīvām, gan kaulu, gan locītavu, gan saitēm, gan muskuļiem. Tad visam var noderēt žults, ja pareizi viņu pielieto un pareizi ar viņu darbojās. Uzlabo hormonu receptoru jūtību šūnu līmenī, tā arī taisnība, tāpēc, kad ir daudz lielākas un ātrākas reakcijas, tātad hormonālās atbildes un attiecīgi šie signāli iedarbina atkal kaut kādas sistēmas, kuras ir nepieciešams tieši, lai strādātu kvalitatīvi un pilnā jaudā. Un tad atkārtoties visu kopā antioksidatīvā funkcija glutationam kopā ar aknu un arī, protams, šī te transportēšana uz aknu, lai pārvērst tālāk šajā te izvadāmā substancē, vai nu caur urīnu, vai nu caur fēkām. Un šūnu veselība arī ir atkarīga no mūsu organisma tīrības. Un ja nekas, tātad mēs nevaram ne ar ziepēm, ne ar zobbirstīti, ne ar ko tikt iekšā savā šūnā katrā, 37, 39 triljoni šūnu, tad glutations, īpaši nano izmēra, var tur nonākt, un tieši kompānijas Neumi glutations ir tieši tas, kurš ir kā jaunā inovatīvā formula, un viņš nonāk pat līdz jūsu šūnām, smadzenēs, jūsu neironus aizsargā, attīra šo te šķidrumu, un palīdz arī šos kapilārus, piemēram, insulta riskus novērst, kas arī ir dēļ toksicitātes un piesārņojuma mūsu organismā, ka nekvalitatīvām asinīm vai neelastīgiem asinsvadiem vai tieši šīm te pangām, kas arī veidojās un tā tālāk. Atmiņa, fokus, absolūti tātad miegs, miers, harmonija, tātad trauksmi, stresu samazina. Un tas viss arī šīs tā saucamie vienā vārdā neiro iekaisumi ir un oksidatīvie bojājumi tiek samazināti pateicoties glutationam un īpaši nanogglutationam, kuru mēs tad runājam par Neumi. Neiromediātori, tad dažādu hormonu ražošanu atbalsta arī glutations, kvalitatīvi, tad, ja mums viņi samazinājušies, tad hormonālā veselība ne tikai aizvāc disruptors, kuri jauc organismam prātu un iestājās īsto hormonu vietā, ieņem šo te nišu, tad šeit ir arī ražošana kvalitatīva sākās, šajos te mūsu dziedzeros. Neumi šķidrais glutations ir unikāls šajā uzturbagātinātāju pasaulē, bet es gan negribētu teikt, ka tas ir uzturbagātinātājs, jo bez glutationa arī uzturbagātinātājs slikti strādā, jo pie lieliem toksīnu un dažādu intoksikācijas daudzuma, diemžēl, arī tiek patērēts ļoti liels daudzums mikro un makroelementi un vitamīni, un, protams, iedzīvojas arī parazitārā vide, vai tās ir sēnītes, vai tās ir mikrobioms negatīvais, tad sliktais, vai arī parazīti, sēnītes parazīti un mikrobioms, kas nav mums labvēlīgi. Tad, attiecīgi, šie te arī saražo gan savus dzīvesveida atlikumus, tad gan kakas, čuras, bērnus, tad tur ir arī mirušās atliekas visiem šiem parazītiem, patogēniem, un, protams, kad detoksikācija atkal mēs par tīrību, jebkur, asinīs, šūnās, starpšūnās, tātad zarnās, audos, tad acīs, ausīs, matos, tad par visu. Un tieši glutations nano izmēra, kur tiek jebkur cauri barjerai, pat caur ādas barjeru, tāpēc, ka tas ir nanodermo, tātad cauri pat dermai tiek nonākot dziļākos ādas slāņos. Tas ir milzīgs sasniegums. Un uzlabo hormonu receptoru saistīšanos šūnu līmenī, tad absolūti visa šīs te signāla molekulas, tad visi šie te
komandas tiek daudz efektīgāk arī nodotas. Ļoti labi strādā hormonālā līmenī, kas ir gan sievietēm, tātad pirms menopauzes, pēc menopauzes, menopauzes milzīgi atbalstu dod, un, protams, vīriešiem arī, kas ir prostata kā sarkanais, tātad punkts, jā, bieži vien jau kā vīriešu veselības traucēklis, tad šeit arī gan iekaisumi, gan dažādi procesi tiek atbalstīti. Un pats galvenais, kad mēs viņu nelietojam cauri gremošanas sistēmai, bet caur mutes gļotādām, pateicoties šai formulai, kura ir 20 gadu laikā sasniegta ar milzīgiem investīcijām, daudziem zinātniskiem darbiniekiem, ja, tad zinātniskiem institūtiem, ar ko sadarbojās kompānija Neumi, pirms tad viņas dibinātājs Stevens Skots, tika panākta unikāla formula. Protams, pie pirmās formulas Nutris viņš neapstājās un saprata, ka var uzlabot arī šo te ļoti fokusētu produktu neiro, kurš palīdz tieši mūsu kognitīvām spējām, mūsu tātad acu veselībai, mūsu tātad limfātiskās sistēmas, tātad aizstājiem asins sistēmai, kas ir encefalogrijas, tātad šis te loks, kurš dubultā tātad filtrē asinis un aizsargā, lai toksīni nenotiek galvā, bet mēs nekādi nevaram cīnīties pret nano un mikroplasmasu, kura vienalga nonāk caur asins riti mūsu smadzenēs un uzkrājās, diemžēl, veidojot tur ļoti spēcīgus tātad oksidatīvos procesus, tāpēc, kad šie te toksīni ir plus zīmi lādēti un viņus tātad ļoti grūti no turienes dabūt ārā, jo tur nav ne limfātiskā sistēma un arī ne viss tur nonāk mūsu barošanas ceļā. Tad neiro, kurš arī tāpatās nonāk caur asins rīti, caur mūsu mutes gļotādām, ļoti ātri arī galvā. Mūsu smadzeņus tātad aizsargā gan mūsu neirons, gan mūsu smadzeņu tātad šo te šķidrumus un palīdz šos te saistīt nano un mikroplasmas, tādējādi novēršot ļoti daudz problēmas, kuras var mums būt ar laiku uzkrājoties viņām. Nu, tas ir Alzheimers, tas ir Parkinsons, tas ir demence, tas ir atmiņas zudums, tas ir aterosklerotiskās pangas, tātad tas ir tas bļaškas, ja, kuras tātad korķi veidojās mūsu kapilāros un asinsvados, tātad insulti, un attiecīgi tā ir mūsu tātad veselība. Ļoti labi strādā šobrīd gan veciem cilvēkiem, gan jauniem cilvēkiem. Ļoti labi īstenībā strādā arī uz pangu šķīdināšanu. Jā, tad šeit ir tā, ka viņu ir īpaši atzīmējuši Amerikas smadzeņu centrs, jā, asociācija, kuri ir apstiprinājuši, ka šie te visi nosauktie manis ieguvumi patiešām tiek piedāvāt šim produktam. Ja? Un kas ir pats galvenais, kad ļoti palīdz ilgtermiņā īstenībā salabot šos te asinsvadu kapilāru sistēmu, kura ļoti, ļoti intensīvi ir mūsu galvā un apasiņo arī ļoti labi smadzenes, kas arī uzlabo dažādu spiediena problēmas un tā tālāk. Protams, ka netika atstāts bez ievērības arī mūsu ādas, ja, tad kvalitātes sniegumu celšanu arī ārēji, neskatoties to, ka zilais produkts tātad vispārēji mūs atjauno, tātad šūnu līmenī attīra un uzlabo visu sniegumu mūsu organismam vienkārši. Jo, ja āda, nagi un mati saņem paši pēdējie visu, ja, tad iedomājieties, ja tas viss uzlabojas, gan ādas augšana, gan matu folikulus atdzīvojās un biezāki mati, ja, tad plitfauriem ļoti labi ieteicams, vai arī ādas problēmas tātad aiziet, ja, sākot lietot NutriSwish, vai attiecīgi nagi, ja, tad paliek stingrāki, aug un nav vairāk jāliek mākslīgi, tātad ķīmiskā slodze atkal savam organismam, tad Neumi Skin ir viens no tiem, kas arī palīdz gan pie dažādām autoimūnām saslimšanām, psoriāzēm un tā tālāk, zemas imunitātes ādas problēmām, attiecīgi novēršot un patiešām uzlabojot. Arī ir tādas vērotas, tātad, kad 4-5 reizes ātrāk notiek dzīšanas process, tas ir pateicoties šim sastāvam Neumi Skin, nanošķiedras glutions, tātad nonāk arī šajā transdermālajā tātad procesā dziļākos ādas slāņos,
ļoti labi iedarbojas uz, piemēram, pigmentāciju, nu, tad pozitīvi samazinās pigmentācija, samazinās melatonīna, šī te koncentrēšanās šajos pleķos, samazina arī ādas vēzi, arī dažādas, nu, tad izpausmes, kuras ir nepatīkams. Ļoti labi dzīšanas procesu palīdz šiem te cukura diabēta slimniekiem, kam ir šīs te čūlas nedzīstošās, ļoti labi atjauno arī pēc operācijām, nu, rēdu mazināšana, striju mazināšana, ādas tonusa, liftinga, dekoltē, tātad šīs te venēras riņķus tātad samazina, šos te kakli, ja sievietēm ir tie, nu, kas sacīt, tītara kakli, ja, tad tos arī lieliski samazina un darot tvirtāku un elastīgāku ādu. Fantastisks produkts. Ir cilvēki, kas iemanījušies arī uz acu plakstiņiem, viņus acu zonā vairāk izsmidzināt un attiecīgi iegūt arī mazliet uzlabotu redzi. Lūk, šie tie 3 galvenie, par ko es gribēju šodien izstāstīt, ir arī, protams, atsevišķi matu produkts, ja tāda ir vajadzība, noteikti arī var zaļo produktu lietot, bet šī ir, teiksim, tāda bāze, svētā trīsvienība, kas vienmēr jābūt mājās, lai visos virzienos patiešām varētu. Runājot par to, cik viņi tā tad ir daudz jālietot, tas ir 5 mililitri, maziņš korķīts, tātad maza deva ikdienā un no rīta, pusdienā un vakarā, un tad jūs būsiet, nu, tā kā covering, nu, tad noseguši savas vajadzības dienas laikā un samazināja šo te toksisko slodzi un visu laiku tādā labā līmenī, jo taisot dažādas biorezonanses pārbaudes vai pat arī tīri laboratoriski cilvēki iet un meklē, kādi tad aminoskābes un peptīdi viņiem trūkst, 100% gandrīz visiem glutations ir zemā līmenī, un tas nozīmē, ka pātrinās gan slimību progresija, gan attiecīgi piesārņojums organismā, uzkrāšanās toksīnu, smago metālu, šo te mikro nano plastmasas, arī šīs te kaitējums, oksidatīvā stresa un dažādi citādi milzīgi kaitējumi ir no šī te mūsu Wi-Fi sloga, elektromagnētiskā smoga, jā, tad šie te torņi, kas mums arī ir apkārt, tad tas viss ir neredzams lauks, kurš mums kaitē. Un šeit ir milzīgs daudzums, kā mēs varam paši sevi nodrošināt, un, protams, kad lietojot tieši arī caur mutes dobumu šos visus produktus, mēs varam runāt par to, ka arī daudz labāk strādā mūsu galvas dziedzera, vai tas ir epifīze, hipofīze, ja, un arī ražo mūsu cirkādos ritmus, uzlabojot gan miegu, gan padarot dziļo miegu vēl garāku un labāku. Mēs atjaunojamies, arī augšanas hormonus ražo labāku, un visi šie te procesi, kas ir 400 plus funkcijās, tiek nosekti gan no iekšas, gan no āras, gan arī mūsu pašā galvenajā procesorā smadzenēs, kur mēs nevaram ielīst ne ar vienu pinzelīti, ne ar vienu ausu bakstāmo, ja, un kaut ko ietekmēt. Tā ir tikai un vienīgi molekulāra, ja, šāda te iedarbība, signāla molekulas, kuras attiecīgi aiznes gan barību, gan aktīvās vielas, gan arī detoksikācijas procesus. Kā šo te produktus nopirkt, tas ir jājautā tev savām konsultātām vai rakstīt tātad man vai Waterway lapā, ja, un jautā, kā viņus iegādāties. Šobrīd iespēja ir arī mazliet iekonomēt, tāpēc, kad jaunā Neumi lapa parāda nelielu atlaidi, 10%, ja tu to noformē caur jauno aplikāciju, tad mājas Neumi lapu. Ielikšu tātad arī to informāciju kā atsevišķu video, bet es vienmēr laipni aicinātu sākt domāt laicīgi par savu organismu tīrību, lai šī te, šūnu aizaugšana vai problēmas detoksikācijas procesos nepietuvina un nepātrina tavu šo te slimību vēstures grāmatiņas pieaugumu, nosaukumus un tad neapgrūtina tevi vēlāk ar dzīves stila maiņu, tāpēc, ka tavu veselību vairāk neļaus dzīvi dzīvot aktīvi, pilnvērtīgi, jo būs jākoncentrēs uz savu ķermeni. Atbalsti jau šodien, esi ar mums, vesels, priecīgs, tātad ilgāku gan jaunību pagarinot, gan savu kognitīvo veselību, gan arī kopumā visa ķermeņa. Paldies tev šodien un raksti, ja ir jautājumi.